Nu, labdien! Labdien! Sveiks, Juri! Kārtējā domas sēde ir aizvadīta. Kā mēs tikko te runājām, laikam, kad esam nedaudz izlaidušies un lieldienu laikā kaut kur esam palaiduši garām vienu iefilmēšanu. Jā, atvainojos, tiešām laikam vienu mēnesi esam izlaiduši. Tas laiks vienkārši tā skrien, kad... Bet tas nenozīmē, ka neesam strādājuši. Nē, īstenībā tajā brīdī jau bija diezgan intensīvs visādu darbu laiks, jā, un tāpēc arī visticamāk, bet gan jau jūs mums piedosiet, tad šomēnes sēde bija ar jautājumiem bagāta, 92 jautājumi. Tā kā rekordskaitlis, jā. Nu, es nezinu, vai tas ir mums absolūtais rekords, bet varētu būt viens no. Protams, ka ļoti daudz jau jautājumu bija arī, kā jau vienmēr, tehniski dabas jautājumi. Ir jau arī tādi, kas mums jau lēnām sāk folklorizēties par tiem, ka tas ir tīri tikai vienīgi pacelšana, rokas pacelšana. Tā kā mēs necējam roku, bet spiežam pociņu, tā kā vienalga tas process ir tikai ļoti mehānisks. Tas, kā piemēram, tas pats par Engures ostas valdes locekļa atļauju viņam apvienot darba pienākumus ar iestādi, kas viņu uz turieni ir deliģējusi. Un otrais, viņa pamatdarbu, mēs atļausim vai neatļausim strādāt viņam pamatdarbā, bet tie likumi ir tādi reizēm, ka jūcīgi liekas, bet, formāli tas ir jādara. Tas mums ir jāizdara, jā. Protams, šis varbūt tās tiešām ir tāds, viss formālākais jautājums, tad, protams, arī visas dzīvokļu atsavināšanas un piešķiršanas. Protams, arī prieks par to, kad atkal pavasars nāk un aktualizējas ūdensvadu kanalizāciju pieslēgumu jautājumu. Tas, protams, kad ir sezonāli un vairāk viņi ir šobrīd, noteikti vēl vairāk būs vasaras laikā, bet aicinam arī visus izmantot, kas vēl nav pieslēgušies vai kas ir iegādājuši jaunus zemes gabalus un tajos nav ūdensvads kanalizācija, tad noteikti izmantot šo iespēju un pieslēgties. Jo pašvaldības līdzfinansējums ir pietiekoši, lai daļēji 50 reizēm pat vairāk procentus nosedz. Ja ap 2000 ir iespējams maksimums dabūt līdzfinansējumu, 60%. Tas ir jebkuram vai attiecīgām kategorijām pat 80%. Jā, un tiem ir līdz 3000. Jā, es vēl gribēju piebilst par to, ka mēs jau arī domu sēdē klusām runājam par to par dzīvokļiem, par atsavināšanu dzīvokļi notiek. Tas ir tie cilvēki, kur dzīvo dzīvokļos jau, īrē no pašvaldības un raksta iesniegumu, lai varētu viņu, varētu teikt, privatizēt. Izpirkt, pareizāk sakot. Un es domāju, es gribētu aicināt vēlreiz cilvēkus apdomājot, vai ir jēgas maksāt jums par šiem dzīvokļiem nomas maksu, jo jūs īrējat, pareizāk īrējat no pašvaldības. Īres maksa noteikti augs, jo mēs redzam par to, ka, lai uzturētu dzīvumo fondu, viņš ir jāsakārto, un arī likums nosaka tās izmaksas, kas ir nepieciešams, ir jāieliek arī mūsu īres maksās. Un, ja jūs varat atļauties 5 vai 6 gados, kā mums ir, 6 gados varat lēnām viņu izpirkt, tad es uzskatu, labāk ir darīt un izpirkt šo dzīvokli, nevis īrēt no pašvaldības. Jā, laikam 5 gadu un 6%. 6%, bet vienalga 5-6 gadi ir pietiekoši liels posms, lai sadalot šo naudu un parēķinot to, ka jūs nemaksāsiet pēc tam nomu, kas aiziet, vai īri, kas aiziet tīri vienkārši. Tad es domāju, ka tas ir vērts apsvērt. Jā. Bet tie ir tādi jautājumi, kas tiešām notiek katru mēnesi un nekas būtiski jau arī tur nevar mainīties. Vienīgais aktīvāk vai mazāk aktīvi ziema vai vasara. Tieši tā sezonalitāte kaut kādiem jautājumiem ir, bet tiešām tie ir tie, kas ir ikmēneša jautājumi. Jā, un arī par šiem pieslēgumiem, lai nebaidās, doma droši vien piešķirs papildus finansējumu, ja tas būs nepieciešams, jo mūsu interesi ir, lai pēc iespējas vairāk tur, kur ir iespējas, ir ūdensvads kanalizācija izbūvēta, lai cilvēki tiešām šo te pakalpojumu izmantot. Tieši tā. Un jo vairāk izmantos, jo lētāk būs. Tā tam vajadzētu būt, jā. Pagaidām gan tās pakalpojumu izmaksas aug un aug, bet tas ir atkarīgs arī no ārējiem apstākļiem un visu kā cita. Jā. Un arī pie reorganizācijas un investīcijām un ieguldījumiem, tā kā tur vesela virkni. Bet varbūt jāsāk no paša sākuma, droši vien iedzīvotāji varētu būt neizpratnē vai vairāk vai mazāk saprast, kāpēc mēs ar Mārtiņu darba kārtībā gribējām izņemt vienu jautājumu, kas ir saistīts ar Kandavas apvienības esošo iedzīvotāju publisko iesniegumu vai vēstuli parakstīt. Kolektīvais iesniegums par to, ka viņi vēlētos tomēr lemt, vai pareizāk sakot, lai dome lēmi ar savu lēmumu
un izsaka viedokli par to, vai Kandavai atvienoties no Tukuma novada vai nē. Ja? Nē, principā jau tas piedāvājums ir tikai, kad atvienoties, kad mēs piekrītam, vai nē, viņa neprasīja. Jā. Šajā gadījumā, kā jau es arī domas sēdes sākumā teicu, manuprāt, mēs jau to visu esam pieņēmuši zināšanai vismaz 2 vai 3 reizes iekšēji. Otra lieta, kad pašvaldība jau ir sniegusi atbildi uz konkrēto. Vadītājs Gundars Važa ir parakstījis vēstuli un nosūtīta jau viņa atpakaļ adresātam. Tātad viedoklis ir pausts un vēlreiz pausts viedokli par viedokli, vai ir nepieciešams. Ja? Bet šeit tā nianses varbūt būs tāda, ja mūsu viedoklis, ja mēs tā varam teikt, neapmierinās Saimu, un Saima gribēs lēmumu, tad var parādīties, ka mēs vēlreiz atgriežamies pie šā jautājuma. Jā, bet tas arī tāds, manuprāt, diezgan muļķīga prasība varētu būt, pat ne muļķīga, bet birokrātiski, ja? Jo cik daudz mūsu darbiniekiem būs jāiegulda atkal tad laiks. Ekonomiskais pamatojums, vēl daudz principā lieki, ja mēs esam vienojušies par to, ka mēs esam vienotā novadā, kā visi daudz te runā, ja tur laulības piespiedu kārtā un kas vēl, bet tādi ir šobrīd valstī noteikumi, likums ir izdots par šo tēmu. Ja Saima pieņems šo lēmumu, tad, protams, ka mums būs jārespektē viņš. Protams, ja viņi uzskatīs, ka viņi nerisina šo jautājumu un atstās to, kā mēs esam daudzkārt runājuši, ka vajadzīgs vismaz 8 vai 2 sasaukumi, lai saprastu labāk vai sliktāk šī situācija ir. Tad atkal būs saprātīgs lēmums, kuru mums ir jārespektē abos gadījumos, un mēs arī to darīsim, jo dome nepieņem lēmumu pār šīm teritoriālajām izmaiņām vai par jaunu novadu izveidošanu. Jā, tieši tā, un tā mana baža vairāk bija tiešām par to, ka vai šādā veidā arī ar pieņemt zināšanai, mēs it kā nenobalsojām par lēmumu, bet beigās mēs nobalsojām tik un tā ar savu balsi katrs, pieņemt zināšanai šo iesniegumu. Bet es ļoti ceru, ka tiešām tā kā mēs beigās izrunājām, ka mēs pieņemam zināšanai, ka tā atbilde, kas ir sniegta no domas vadītāja puses, ir mūsu kopīgais viedoklis. Un tad tas viss ir korekti un ok. Jā, tas bija tāds, tad ir vesela virkni jautājumu, ko mēs jau runājām, kas ir saistībā gan ar mūsu projektiem, tad ir atvērušies sabiedriskajām nevalstiskajām sektorām, ir atvērusies iespēja iesniegt projekts. Pašvaldība praktiski atbalsta visas iniciatīvas ar savu līdzfinansējumu, kuri projekti būs, izturējuši konkursu vispār, tas ir cits jautājums, bet pašvaldība tiešām atbalsta šos projektus ar savu līdzfinansējumu, un mēs tikai ceram, ka arī mūsu nevalstiskais sektors būs aktīvs, būs reāli projekti, kas labi iekārtos gan teritoriju, gan uzlabos varbūt daudz citas lietas, kas ir iespējams ar šo naudiņu izdarīt. Jā, un šoreiz tiešām šajā sēdē mums bija tuvu 10 projektiem par dažādiem mūsu pašu pagastiem, un tiešām liels prieks par to, ka ir aktīvi iedzīvotāji un kopienas, kas tiešām izmanto šo te gan Laukiem un jūrai, gan Kandavas partnerības sniegto iespēju. Un tas dos atkal kādu sakārtotu sporta laukumu, kādu sakārtotu laukumu pie kultūras nama vai neliels projektiņš, bet 20, 40, pat 80 tūkstoši bija dažlabs projekts. Dārgākais bija 90. Jā, pat 90 tūkstoši, tātad no šī viedokļa diezgan būtiskas lietas var izdarīt ar šīm naudiņām. Tieši tā, un bija jautājumi jau pirms šīs sēdes par to, kāpēc Tukumam nav. Jo no šī gada principā arī Tukums var startēt pie jūras šajā te Laukiem un jūrai biedrības projektos. Tad, kā mēs saņēmām atbildi no vadības, tad tiek gatavots viens konkrēts no visām biedrībām kopīgs pieteikums. Un viņš visticamāk būs uz nākošo kārtu, kas varētu būt uz rudeni. Jā, bet jebkurā gadījumā arī Tukums būs, ir iezīmēts ar savu naudas summu. Tikai jāizvērtē, vai šis projekts būs atbilstošs. Vai tas būs tas, vai varbūt tāds? Jā, bet iezīmēt naudas summu, pašlaik neviens neatņems. Jā. Tieši tā. Un pie tā strādā kopīgi vairāki
NVO cilvēki. Jā. Vēl bija vesela virkni jautājumu loks par mūsu kapitāla sabiedrībām. Tātad ir beidzies iepriekšējais gads, ir izvērtējums un gada pārskati un par peļņu novirzīšanu. Jāsaka atklāti, ka pamatā mūsu kapitāla sabiedrības ir strādājuši normāli, ar zināmu lielāku vai mazāku peļņu. Es gribētu teikt, ka ļoti labi salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pat labi, jā, varētu teikt, un bieži vien ir tas peļņas varbūt nosaukums cilvēkiem izraisa tādu nesapratni, jā, par to, ka, viņi tādu peļņu pelnījuši ir un mums tagad, tātad mēs tarifus esam pārmaksājuši vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir diezgan sarežģīts jautājums, un kur droši vien mums jāprasa būtu grāmatvežiem vairāk, ja, jo tā formālā lieta, ka novirzām peļņu iepriekšējo zaudējumu sekšanai, ja, ir tāds, vispārīgs teksts. Tas ir grāmatvediski. Grāmatvediski, ja, un arī tagad pie reformas, kad notiek, ka tukuma ūdens, tukuma siltums pārņem šos te Jaunpils, Enguri, Milskalni, veseli lapmešu ciemi. Šos aktīvus, ko viņi pārņem, viņi kaut kādā veidā... Kapitālā iekļaujot, viņš rada peļņu, kas reāli ir peļņa, ir nosacīta uz papīra. Ja? Bet varbūt vienu lietu mēs tiešām palabojām, jo arī tukuma ūdenim bija ļoti liela šī peļņa, un iepriekšējā parāda sekšanai nevajadzēja tik daudz naudas, tur bija 170, nav parāda, malači, viss ir kārtībā. Bet arī šie 500,000, kas it kā tika sadalīti par konkrētiem objektiem, kas ir jādara. Es domāju, ka mums arī uz priekšu būtu jāskatās, ka mums ir kapitāla daļa pārvaldība, mums ir dibinātāju sapulces, ir pārvaldības vesela nodaļa, ir izpildu direktors, kas tieši atbild, ir investīcijas plāni, ko izstrādā. Es domāju, mums ir jālemj katru gadu par to konsekventi, kurš šo naudu likt, vai tas ir attīstībā, vai parāda sekšanā, vai vēl kaut kādās lietās. Un tad jau šī investīcijas plānos ir jāieliek šie projekti, kurus konkrēti risina. Principā jau mēs varam izvēlēties tikai no tiem, ko mums pieļauj likums, kur to peļņu likt. Protams, nav jau tik plašas lietas, ko mēs varam darīt. Tā, ja? Un kā daļa no tām šobrīd vairāk vai mazāk aizgāja tomēr iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai. Bet pie tukuma ūdens, tur bija nosacīta lielāka šī te peļņa, un viņi bija sadalīti ļoti strikti par konkrētiem ļoti maziem, darbiem. Ļoti daudziem. Jā, tas tika palabots uz to, ka konceptuāli attīstībai, jo tiešām tā baža iekšējā ir, ka visu to, kas bija sarakstīts, izdarīt nevarēs, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tā peļņa nav visa reālā nauda, kas stāv kontā viņam dotajā brīdī. Ja? Man varētu teikt, mums ir tik daudz naudas. Ja? Bet tas ir sarežģītāks jautājums, tāpēc es tikai cilvēks gribētu mierināt. Nav tā, ka mūsu uzņēmumi strādā ar ļoti lieliem tarifiem, kā rezultātā mēs apkrāpjam iedzīvotājus un viņi varētu maksāt mazāk. Ir šie regulējums, ir 7% peļņa, kas teorētiski reālā varētu būt, un šīs te procesi notiek savādāk, tātad ir sabiedrisko pakalpojumu regulators, un mūsu kapitāla sabiedrībām ir jāsniedz, sevišķi ūdens siltums, tātad šie pamat jautājumi ir jāsniedz, un sabiedrisko pakalpojumu regulators ar ļoti daudziem dokumentiem un cipariem izskata par to, kāda ir jābūt un kāds var būt tarifs šim attiecīgiem uzņēmumam. Tas būtu vairāk kā skaidrs, un vēl bija tāds arī par šo rīcības un investīcijas programmu, kas ir uz 7 gadiem. Nebiju slings, un es izvilku šīs 7 virzības, kuras mums ir rīcības un investīcijas plānā, tātad izglītība, kultūra vide, veselība, sociāla aizsardzība, pārvaldība, uzņēmēja darbība un mobilitāte. Un man iznāca, ka šajos 7 gados mēs šajā plānā esam ielikuši 155 miljonus naudas izteiksmē. Tas nosacītā naudā, jo iepirkumi jau nav veikti, kas būtu nepieciešami. Tātad mums būtu vajadzīgi ap 22 miljoni katru gadu ieguldīt investīcijās, lai mēs izpildītu šo plānu. Kā mēs priecātos, ka kas būtu izcili ļoti skaisti, bet mēs ļoti labi saprotam, ka atkal daļa ir formālas lietas. Un, piemēram, kā šodien mēs runājam par kredītu ņemšanu autobusiem, tad mums ir nepieciešama atjaunot autobusu parks, lai skolēnus pārvadātu, un mūsu cienījamās ministrijas attiecīgie
ierēģi, kas skata šo jautājumu, saka, jums nav tajā investīcijas plāna projektā, tam ir jābūt ailītē, tam ir jābūt citā investīcijas plāna ailītē, un mēs atkal sēžam birokrātiski grozam, lēmumu pieņemam, ka mēs palielinām to vai tādā veidā, kas formāli faktiski neko īstenībā nerada. Ja? Tā kā tas ir tāds, atkal viens no formālām lietām, jā, ir jābūt konsekvences lietas, uz ko virzamies, bet šī tik smalka detalizācija 7 gadu robežās prasīs tikai kārtējās izmaiņas katrā sēdē, jo netrāpīsim jau mēs precīzi tādā veidā. Tieši tajā ailītē mēs netrāpīsim, jā. Bet pozitīvi, kas ir viens no lielajiem projektiem, ir pār mūsu industriālo parku. Lai arī tur, kā mēs runājam, ir ļoti lielas un tālas tādas idejas, bet tas ir ļoti tālredzīgs dokuments, lai mēs konsekventi varētu redzēt, ko mēs gribam, uz ko mēs ejam, ko pašvaldība var palīdzēt, un es domāju, tas būtu arī tāds skaidrs dokuments gan investoriem, kuri varētu ienākt šeit, gan arī noteikti dažādu Eiropas struktūrālo fondu un citu fondu piesaistē, lai varētu šo teritoriju attīstīt. Un arī mums pašiem, es domāju, kā pašvaldībai, kā pieturas punkts, kad attīstot kaut ko, mēs skatāmies. Jā, nemētāties, bet ir skaidrs dokuments. Tāpēc es arī tev varbūt klusiņām tajā sēdes laikā teicu par to karjeru attīstību. Kā šeit teritorijā ienāks. Tas tīri teorētiski varētu viens otru traucēt, bet tai pašā laikā, šobrīd varbūt tās izstrādājot to karjeru, pēc tam jau viņš, nezinu. Ja mēs runājam par lidlauku vai skrejceļu pagarināšanu, tad tas tiešām ir vēl ļoti tāls nākotnes jautājums. Es domāju, pašvaldībai vairāk šeit būtu jādomā, kā mums palīdzēt viņiem ar komunikācijām, ūdens, kanalizācija, ceļi, vēl šādas te infrastruktūras objekti. Tas, es domāju, būs pirmais, jo, protams, ja radīsies kāds uzņēmējs, kurš ļoti reālas lietas ieguldītu ar nepieciešamību, kā ir jāpaplašina lidlauka skrejceļš, es domāju, ka tad šajās projektā viņš ir un viss ir iespējams. Pie saistošajiem noteikumiem mums bija par kapu apsaimniekošanu, principā šoreiz uz apstiprināšanu, par cik man arī prasīja šo jautājumu par skaņošanām. Tad pārjautāju juristiem viedokli par to, ka tiešām tas, kas mums ir ierakstīts, ko mēs nedrīkstam, tas tā arī ir, ka nedrīkst, bet līdz tiem skaitļiem, kas tur ir paredzēti, apmaļa augstums 20 centimetri, tur tie dzīvžogi līdz kaut kādiem centimetriem, tas viss ir atļauts, to visu var darīt, un tam tas saskaņojums nav nepieciešams. Ja? Tātad saskaņojums ir nepieciešams tikai tam, kas iet pāri šiem te skaitļiem. Tur otrādāk jāskatās, ir aizliegts un ir minimālie noteiktie, kurus pārsniedzot ir jāsaskaņo. Tieši tā, ja, tā kā par to nevajag satraukties, tātad tas ir ņemts vērā. Cilvēki vienkārši satraucās par to, ka nebija ņemts vērā, bet tas ir ņemts vērā. Jā, tālāk budžeta grozījumi, es domāju, tur ir atkal tikai mūsu ministrijas un arī pat šis te lielais stihija, kas mūs skāra. Jā, ļoti labi, ka beidzot esam dabūjuši atpakaļ to Jaunpils jumtu. Tur gan mums arī vēl būs visticamāk nepieciešama papildus līdzekļi, jo tur, protams, ka kaut ko ņemot un darot vecās ēkās, atklājas vēl un vēl pirms tam neparedzēti darbi, bet šobrīd konceptuāli esam vienojušies par to, ka neatstāsim tur kaut kādas pussapaujušas konstrukcijas zem jaunā jumta, lai pēc brītiņa atkal tur visu ņemt nost un mainīt, tad iesim uz priekšu, sakārtosim, un tas beidzot būs arī, pils būs ieguvusi jaunu. Es domāju, tas pat palīdzēja šoreiz. Šoreiz tas pat nedaudz palīdzēja. Jā, protams, arī runāsim ar to pašu ministriju tālāk, varbūt tās, kad mēs varam vēl kaut ko arī dabūt tās līdzekļus klāt, tur aktīvi diskusijas notiek un notiks arī turpmāk. Jā, kas vēl būtu tāds svarīgākais arī par izpildītajiem darbiem. Es domāju, ka arī izpildu direktors ziņojuma domas priekšsēdētājs, ka virzās daži jautājumi, kas ir svarīgi mums attiecībā gan par
kā varētu teikt, par Kandavas jautājumu, ja mēs tā runājam, it kā ir darba grupa, kas strādā par to, kādā veidā strādāt visam novadam, lai viņš būtu vienot pieeja. Tas ir tas, ko mēs jau pāris gadus atpakaļ tikko, kad sanācām visi 4 novadu kopā, mēs jau sākām par to runāt, tajā brīdī, kārtojās varbūt vairāk šīs te kapitāla sabiedrības un vairāk uz šo Enguras, Tukuma un Jaunpils puse. Tad šobrīd arī tā, protams, Kandava tiek izvērtēta, un nākošu mēnesi visticamāk jau, kad būtu jābūt mums uz galda kādiem piedāvājumiem ar reāliem skaitļiem, kāpēc un kā. Nav jau tikai emocijas, kādam patīk, nepatīk kaut kas, bet tur ir arī indikācijas, kad ir tomēr lēnāk, ilgāk un tā tālāk. Un tad tas viss būs saprasts, kāpēc, kur, un tad mēs varēsim arī ar kādiem reāliem, konkrētiem jau piedāvājumiem nākt. Un varbūt, un vēl ir jautājums, ko varbūt atkal pacēlam par to konkurences padomi, it kā esot izskatījusi par to, ka Tukuma novadā vai pilsētā vairāk ir nepareizi organizēta dzīvuma ēku apsaimniekošana, ja? Bet šī gadījumā, es domāju, šeit ir jādala divās daļās, un arī neatkarīgas Tukuma ziņās, kur es komentēju, pašvaldībai ir viens uzdevums – veicināt, lai ātrāk iedzīvotāji, vai pareizāk sakot, īpašnieki pārņemtu savā valdījumā šo te ēku, daudzdzīvokļu ēku mēs runājam, ja? Un otrs jautājums ir, tad, kad viņi būs pārņēmuši savā valdījumā, tikai šis te mājas īpašnieku kopums var izvēlēties, kurš ir viņiem mājas apsaimniekotājs un faktiski apsaimniekošanas forma. Nejaucam abas lietas kopā. Mēs gribam uztaisīt sapulci, ka notiek par mājas pārņemšanu un turpat lemt arī par apsaimniekošanu. Ja? Šeit bišķīt vajag saprātīgāk, lai šī jaunā pārforma, kas tiek pārņemta, paši izanalizētu, izdomāt, un šis te formulējums, ka ja to iedzīvotāji nedarīs, kā apsaimniekotāji konkursu kārtībā noteiks pašvaldību, tas manā skatījumā nebūtu pareizākais, jo mājas ir jau privāti īpašnieku kopums. Tāpēc es tikai aicinu cienījamā māju īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieki kļūstiet par sava īpašuma īpašniekiem. Līdz galam. Jā, līdz galam, ja? Un tad arī jūs lemsiet par to, kurš būs apsaimniekotais, kāda būs apsaimniekošanas forma, un šeit pašvaldībai nevajadzētu tik dziļi iejaukties. Pašvaldība var tikai, principā, iniciēt, ko pagājušajā gadā izdarīja, jau inicēja šīs te informatīvās kampaņas. Un šo pārņemšanas procesu. Un, protams, arī tajos brīžos, kur mēs esam kā dažu vai viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieki šajā mājā. Jā, protams, mums ir viena vai cik valsts. Tieši tā, un atbalstīt īstenībā tajā gadījumā, es gribētu teikt, pārējo iedzīvotāju vairākumu. Protams, jā, nevis uzstādīt savu. Jā. Tā kā tas tāds vienkārši tīri juridiski, bet es domāju, ka ļoti bet konkurences padoms, viņš ir ieteikuma formā, viņš nav, un arī es atceros, ka arī iepriekš bija ļoti liela strīdi, kā šajā procesā pašvaldība var iejaukties likumiski, ja? Ja faktiski iedzīvotāji kopums ir jau privatizējušos dzīvokļus, un viņi jau ir sava veida īpašnieki, ja? Tad tas vienīgais ceļš ir pārņemt paši savā valdījumā un tad lemt, ja? Jo nav labi, ja trešā persona lemt par tām lietām, kas būtu jālemt. Protams, atnāks kāds un teiks tagad par manu māju vai par turku vai tavu māju, tagad mēs lemsim, kurš tur būs pārvaldnieks, kurš tur apsaimniekos, jā, tu taču būs izbrīnījies. Nē, protams, bet loģiski, ka jo ir lielāka māja, jo grūtāk ir sanākt un savilkt viņus visus kopā, tos īpašniekus, jo tur jau ir ļoti daudz arī tādas lietas, kad ir tikai iedzīvotāji, kas tur dzīvo, kurš nav īpašnieks un tā tālāk. Ja, protams, tas ir sarežģīts process. Un, lai cilvēki nenobīstās par to, ka, kā tas saka, vispirms to un pēc tam to, tas jau viss var notikt arī vienā sapulcē, vienā reizē. Bet tikai to lēmi mājas iedzīvotāji, ne, bet īpašnieki paši. Kopums, ja? Tas ir pats svarīgākais, kas to lēmi. Ja? Tas bija tāds, bet pārējais es nezinu par domas sēdi. Principā viņa, lai arī tie jautājumi daudz, bet viņi bija ļoti, principā tas viss jau bija izdiskutēts pirms tam, atkal kā
kā jau vienmēr mums kādi jautājumi parādās, ja, bet tas ir normāla ikdiena, normāls darbs, turpinam strādāt un ejam uz priekšu. Jā, un es vēl pašās beigās gribēju ņemot vērā, ka tomēr mēs esam no partijas Tukuma pilsētājiem novadēju pārstāvi, tātad iepriekšējā valdes sēdē mēs lēmām arī par kopsapulces sasaukšanu. Kopsapulce notiks 13. maijā, bet par to konkrēti cikos būs paziņojums un darba kārtība būs mūsu mājas lapā, būs Facebookā un visi aicināt arī tajā piedalīties. Ja? Un tad tiekamies kaut kad maijā un pagaidām laikam visu labu. Labi, pagaidām uz redzēšanos. Atā.